Esiet sveicināti, cienījamie TV skatītāji. Mēs šeit esam sasēdušies, lai izlozētu jaunatnes līgas talantu nedēļas zvaigžņu spēles dalībnieku. No manis pa kreisi Raimonds Feldmanis, VF skolas galvenais treneris, un no manis pa labi niknākais konkurents Rīgas DSN galvenais treneris Mārtiņš Fomins. Veiksim izlozi, ir 21 kandidāts, kuru jaunatnes līga mums laipni ir atsūtījuši. Vai kandidāti ir labi, ko jūs teiksiet, treneri? Apmierināt, tur labākie. Saraksts ir labākais, ja? Nekāda problēma tur nav. 21 kandidāts, katrs ņems pa vienam spēlētājam, izlozēsim, kurš pirmais, un tad attiecīgi 1, 2, 3, 4 un tā tālāk. Un tā mēs noskaidrosim komandu Raimonds un komandu Mārtiņš. No ko veicam vispirms izlozi? Mārtiņ, ģērbonis vai kapeiki? Jāsaka ģērbonis. Jāsaka ģērbonis. Hops, noķeram. Nē, šoreiz tomēr kapeiciņi ņem virsroku. Raimond, es tev atzīmēšu šo sarakstaņā kā sarkano komandu. Man jārīkojas. Es izvēlos pirmo draftu numuru savai komandai Nikolai Zotovu no VF skolas. Nikolais Zotovs. Pastāst divos vārdos, kāpēc, kas Nikolajam labs, kā viņš tev palīdzēs uzvarēt? Pirmkārt, viņš ir ātrs, eksplozīvs spēlētājs, un viņš, man liekas, tieši iedarēsies All-Star spēles dinamikai. Ko ejam tālāk, Mārtiņ? Tavu pirmā izvēle? Ar ko tu sāksi? Man izvēle ir pretinieku komandas. VF skolas. Jāatzīmē, ka drīkst tikai divus spēlētājus no savas komandas izvēlēties. Tā kā 2 DSNT, 2 VF skola maksimums te. Jā? Tātad, lai Raimonds nenosmelt visu krējumu, tad man ir, es izvēlos Niku Jansonu. Niks Jansons, LBL pieredze. Pasaki, ko tu sagaidi no Nika šajā spēlē? Nika, es sagaidu visas tās labākās kvalitātes, kas viņam ir. Piemēram? Viņš ir garš, viņš ir atlētisks ar labu metienu, tad viņš ļoti labi noderēs zvaigžņu spēlē. Varēs no augšas likt arī skatīties. Ļoti labi Arī varēs. Starp citu, kamēr tu, Raimond, domā par otro izvēli, kā šādās spēlēs jaunieši spēlē? Mēs zinām, kā pieaugušo spēlēs, tur bez aizsardzības jaunieši vairāk kapā. Man pēdējā 2 gadu pieredze ir tāda, ka tomēr tās iemaņas nāk no pieaugušo All-Star spēles. Pārņem šos te tikumus vai netikums. Tikums vai netikums, jā, bet šovs paliek arī. Šova elementi netrūkst. Šova elementi netrūkst. To es varu pateikt pēdējiem 2 gadiem. Elektruma olimpiskajā centrā spēle notiks abās zālēs svētdien pasākums no rīta līdz vakaram. Tā kā nākat skatīties, basketbola draugi. Būs arī konkursiņi, bet Raimond, tikmēr otrā izvēle tev. Francis Lācis, arī VF skola. Es izvēlos otro no VF skolas. Limitu izsmel vairs nedrīkst. Jā, lai vēlāk nebūtu problēmas ar limitu smelšanu. Jā. Kā tev Francis palīdzēs Nikolajam, kā papildinās viņa prasmes? Pirmkārt, viņi komandas biedri. Viņi viens otru labāk pazīst, zina savu spēles stilu. Francis Lācis ar Nikolaju ļoti labi varēs sadarboties tieši šovu elementos. Tad tu spiedies uz šovu vairāk? Komanda Raimonds rādīs šovu. Jā, labi. Cilvēki nāk skatīties basketbolu šajā dienā. Tu esi apdomājis otro izvēli? Jā, otrā izvēle ir Maksims Hudins. Maksims, centrs 2-10 vai pat garāks. Ko tu no Maksima sagaidi? Bloķētos metienus, dankus? Pirmkārt, Maksims cementēs mūsu aizsardzību, neļaus izpausties Nikolajam un Francim. Lai nav tie danki. Tavai komandai arī filozofija būs uz šovu, vai tur varbūt? Noteikti. Varbūt stingra aizsardzība, disciplīna. Nē, kas nestrādā uzreiz malā nākošais laukumā, ne? Nē, galīgi ne. Šoviņš būs, labi, gaidām. Trešā kārtas izvēle. Raimond? Es izvēlos Robertu Deimski, Latvijas universitāte un Daugavas sportnams audzēkni. Roberts iegājis Latvijas universitātē, tāpēc kā var komentēt, varbūt tu, Mārtiņ, nokomentē tavs audzēknis, tomēr kā viņš lielajā basketbolā ir iegājis, labi iekļāvies? Sākums bija grūtāks, tad bija bišķīt veselības problēmas, bet ar veselību daudz maz sakārtoju, un līdz ar to, pieņemsim, arī vieglāk bija. Treniņos bija vieglāk iekļauties, un tagad viņš ir savu vietu un savus minūtes viņš ir izcīnījis. Šajā spēlē viņš mocīs tavu komandu un neļaus izpausties, bet tagad tev trešā izvēle, ko tu liksi pretī? Mana trešā izvēle ļoti labs Roberta draugs Kristaps Salmiņš. Kāpēc Kristaps trešā izvēle dod? Kā tu redzi, kā tu viņu izmantos? Kristaps ir tāds spēlētājs, varbūt netipisks zvaigžņu spēles spēlētājs, bet viņš ir ļoti labs aizsardzības spēlētājs. Un ar
kreisās rokas priekšrocībām. Par iemest tālo. Var iemest tālo, var aiziet garām. Tad citi jūs labāk pazīstat šos spēlētājus, būs arī tālmetienu konkurss. Kas jūsuprāt ir tie favorīti, kas varētu vinēt, kur ir labākie snaiperi šobrīd jaunatnes līgā? Kam uzskatīs, tas arī vinēs, noteikti. Nav kāds, kas izceļās šobrīd Latvijas jaunatnes basketbola līgā? Niks Jansons, šeit jaunas basketbola līgas spēlēs nespēlēja, tāpēc kā grupa VF spēlē LBL2. Aha. Bet treniņos viņš ļoti labi met, tā kā es domāju, viņš startēs, tad viņš varētu viens no Kurš no taviem labākais snaipers? pretendentiem būt. Mums būs nākamā nedēļa iekšējā atlase. Iekšējā atlasē nevar zināt, kas vēl piedalīsies. Nu skaidrs, labi, ejam tālāk. 3 raundi aizvadīti. 4. izvēles kārta un atkal komanda Raimonds. Vārds tev. Edgars Kaufmans no Valmieras. Edgars Kaufmans, Valmiera, Jāņa Kaufmaņa brālis. Tas ir acīm redzamais, bet pastāst vairāk par viņu talantiem. Ļoti labs māk uzbrukt, grozam no visādiem elementiem. 3-punktnieks pustālais metiens un grozā atpakaļ. Viņš papildinās manu, kā saka, All-Star spēles puķīti. Buķete veidojās. Buķete veidojās. Jā. 4. buķetes sadaļa arī tev, Mārtiņā, atrod. Artūrs Banga. Ātri, tu jau zināji, te daudz nebija jādomā. Artūrs Banga. Saspēles vadītājs. Man personīgi pārsteidz, kad viņš vēl netika izvēlēts. Tas ir mans subjektīvais. Likās, ka varbūt jūs ņemsiet viņu ātrāk, ar ko Artūrs tev palīdzēs. Viņš ir līdzīgs Nikolajam, tāpat ātrs, eksplozīvs spēlētājs. Tāpatās viņš ir spēlējis izlasēs, ir zināma pieredze. Starp citu, arī tev ir limits izsmelts, vairāk DSN spēlētājs ņemt nedrīkst. Jo vairāk vienkārši nav. Visi jau paņemti? Nē, kur Niks Salanieks vēl ir? Niks Salanieks, jā. Niks vēl nav Tas paņemts. Niks ir jāņem Raimondam. Niks, tas būs pie tevi, kurā gadījumā. Varbūt tā kādas strateģiskās lietas, bet ejam tālāk. 5. kārta, komanda Raimonds. Dāvids Atelbauers. Atkal LBL pieredze tev vajag. Jā, LBL pieredze. Ātrs saspēles vadītājs. Ļoti centīgs. Uzdošu jautājumu jums abiem. LBL pieredze šāda vecuma spēlētājiem. Tā ir liela priekšrocība, tas daudz palīdz. Manuprāt, noteikti, jā. Priekš pārliecības noteikti. Un vai šī vecumā jau būtu jāspēlē LBL, vai vēl ir jātrenējās? Labākajiem. LBL2 noteikti vajadzētu jau no vismaz 15, 16 gadu vecuma sākt Un spēlēt. kad būtu jābūt tai pārējai uz LBL1? Kad spēlētājs ir gatavs gan fiziski, gan mentāli. Tu nevari pārlikt vai 2 soļus Formulas priekš. nav, ir jāskatās katrs gadījums. Katram individuāls, individuāls. pareizi saprotu. Piespiedu kārtā, protams, neviens nav jāliek. Jā, tātad Dāvis Atelbauers pie komandas Raimonds dodas un komanda Mārtiņš tava izvēle. Nu jau esam 5. kārtā, jā, tieši tā, 5. kārta. 5. spēlētājs, piecinieks tūlītās būs nokomplektēts. Rainers Kalniņš. Rainers Kalniņš, Valmiera, dodas pie dzeltenajiem, komandas Mārtiņš. Nu, tev pieciniekā, kur pozīcija Raineram varētu būt? 3-4 pa malu. Skries metīs, ko no viņa sagaida? Otrā pozīcija noteikti. Otrā, trešā. Es tā cenšos sastāvēt. Aizsargs. Jā. Vairāk tomēr. Bet tad šos 5 jūs arī laidīsiet sākuma pieciniekā vai vēl uz vietas skatīsies, kā situācija attīstās? Katram 5. Skatīšos uz vietas, kā viņi gatavi, kādā garstāvoklī atnākuši, cik ir fokusēti uz Tāds spēli. noteikums nav. Starp citu, treneri var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Viņiem nav jāsaka obligāti jāsūt šie 5 sākuma sastāvā. Nu, ko puse ir izvēlēta? Nedaudz mazāk, jo 21 spēlētājs mums ir no kā izvēlēties. Ejam tālāk. 6. spēlētājs. Komanda Raimonds. Gustavs Kārlis Kampus, 99. gads no Rīdzenes sporta skolas. Eksplozīvs arī spēlētājs, ātrs, spēcīgs priekš savu kā aizsarga pozīciju. Mazos vajag vēl, ja? Ātros, kā saka. Ātros. Noskriesim Maksimu Hudinu. Jā, Maksims Hudins. Mums jāskatās, vai varēs izskriet šo tempiņu. Mārtiņ, tev jādod To atbildi. pašu mēs varam jautāt par Robertu Demski. Roberts trenējas kārtīgi 2 reizes dienā Latvijas universitātē. Vai tad Maksims pie Vai jums tad Veckolā Maksims netrenējās? Maksims mācās no rītiem skolā. Un tas tā kā Kas viņš te nevar regulāri atklājās? apmeklēt treniņus. Roberts Demskis mācās universitātē. Tas ir kaut kāds cita lieta. Tā kā Man izvēle ir Edgars Lācis. Edgars Lācis, Rīdzene. Nu, skatos 6. kārtā Rīdzene aizgāja ar pilnu klapi. Tā, pie dzelteniem atzīmējam. Kā Rīdzenē vispār, kas ir treneris šobrīd, piedodiet, es nezinu, jautāju.
Treneris Brigmans. Treneris Brigmans. Treneris Aigars Tad jūs esat dabūjuši labas kvalitātes. Nepadosies, kapās. Bet jāiet tālāk. Mums vajag vēl spēlētājus. 7. kārta. Komanda Raimonds. Toms Ķēdis no Jugla Sigulda. Jugla Sigulda, Toms Ķēdis pie komandas Raimonds. Ļoti centīgs spēlētājs. Tātad tu esi sācis beidzot uz aizsardzību skatīties? Centīgs nenozīmē gan tikai pa aizsardzību. Centīgs parasti ir aizsardzībā labs. Ne? Tad skatījums ir vienpusējs. Vajag divpusēji. Gan uzbrukumā, gan aizsardzībā centīgi. Labi. Nu, kādu viņš tā dos? Ko viņš var izdarīt, no ko citi nevar? No. Viņš ir ātrs. Tas, kas man ir manā modelī. Tev viss ir ātrs. Man ir noteikts modelis. Buķete noteikta All-Star spēlē. Varbūt taisīsiet arī kādu nometnīti īsi pirms. Man bija lūgums jaunas basketbola līgas vadībai veidot 3 dienu nometni pirms tam, bet tiek veikts pārunas par to, vai tāda iespēja būs. Jo spēlētājiem jāmācās. Komanda Mārtiņš, ejam tālāk. 7. spēlētājs, 7. kārta. 7. spēlētājs mums būs no Ventspils. Beidzot kurzēm aiziet. Kristaps Purpļevičs. Kristaps Purpļevičs. Nu, dažos vārdos par Kristapu izstāst, ko no viņa sagaida, kas ir viņa labākās īpašības. Lai tie, kas nepazīst, var sakot līdzi. No viņa sagaida punktus. Punktu mašīna. Punktus, piespēles. Labi. Aizsargs, uzbrukošs aizsargs. Darbosies, ejam uz priekšu. 8. kārta, jo tuvojamies beigām. Spēlētāji vairs tik daudz nav palikuši. Raimond, Jā. Tava izvēle. No austrumiem izvēlēsimies Valdis Seņkāns, Ezerzeme. Beidzot mums arī Rēzekne tiek. Es tikt arī tev to pašu palūkšu pastāst, varbūt pāris vārdos par Valdi. Ko no viņa sagaidīt? Valds man spēlējām jaunas basketbola līgas spēlēs, cik es redzēju, man ļoti patīk, kā viņš spēlē. Un otrkārt arī, jātais to buķeti rožaināk, plašāk. Tā kā, nevar tikai mēs Ventspils, varbūt tas bija parādījās, un lielākoties no Rīgas, Ogres. Valmieri, jūs jau bijāt paņēmuši pāris valmierieši. Mums vēl ir Jelgavas, Saldus, Ogra vēl ir, Jēkabpils vēl ir rezervē. Mārtiņ, tava kārta. Armands Briedis, Ogre. Viens no Ogres tagadējiem līderiem pēc Nika aiziešanas. Kādas ir Armanda, varbūt labākās īpašības? Armands ir centīgs, pirmkārt. Starp citu, es uzjautāšu citu jautājumu. Mēs par trīnīšu konkursu jau aprunājāmies, bet danki. Vai jūs zināt, kur ir šī brīža potenciālie labākie dankeri, kas izceļās, kas lido? Ir kāds nākamais Kristaps Dārgais vai kāds lidotājs, treneri? Tu stratēģiju plāno, es saprotu, bet... Es vairāk spiežu uz basketbolu. Mums spēles arī saviem jauniešiem. Tas vienmēr man svarīgāk ir 2 punkti nekā danks. Un tā kā es to neieciklējos, un tāpēc neanalizēju, nepētu jauniešus. Konkurss viena no sastāvdaļām svētdienas. Jā, zinu, noteikti. Es domāju, ka Mārtiņš ļoti spēcīgs būs šajā jomā, kompetents paskaidrot, kurš būs labākais spēlētājs. Tu zini, kur ir labākie lidotāji? Tieši danku konkursā? Jā. Grūti jau pateikt, kas piedalīsies. Mēs nezinām, kas piedalīsies. 29. februārī būs zinām visi dalībnieki. 29. februārī, 28. pēdējā diena. Es varētu pieminēt Franci Lācu, kas Superlīgā zaudēja Tipānam. Daugavas Sportam ir startējis Tipāns un Jansons. Tie 3, manas pēc tādi 3. Kurus tu zini? Tie mani favorīti. Tā, ejam tālāk ar izlozi. Komanda Raimonds, ja nemaldos pareizi? Jā. Raimond, lūdzu, vārds tev. Pastiprināsim no austrumu puses Reinis Avotiņš. Jēkabpils spēlētājs spēlē LBL 2. Garais Vidzemes spēlētājs. galējā robeža beidzot. Jā, un tā kā... Centru vairs nav, vismaz pēc oficiālā dalījuma. Jā, var jau nobīdīt Jansonu pa 5. spēlētāju. Jā, ātrais basketbols modernais. Ar 3 numuriem spēlēt. Jā, treneri. Mārtiņ. Tavs vārds. Palikuši vien 3 spēlētāji. Jelgavas, Saldus, DSM tev. Nevar ņemt. Nevar. Tāpēc arī neņem nekas personīgs pret Niku, bet vienkārši zinu, ka Niks būs. Tu zini, kad būs droši viņš tavā komandā. Taktika. Šeit parādās dažādas taktikas. Tad es ņemu bijušo Roberta Demska komandas biedru no Liepājas laikiem, kurš tagad ir Ventspilī.
Dāvis Silinieks. Dāvis Silinieks. Ok, tas iet pie komandas Mārtiņš. Un tad man paliek pāri Kurzemes pārstāvs. Demiters. Jā, Demiters tev. Un Pie sarkanajiem. Nu, mēs pacietību tikai tiksim visam pēc kārtas klāt. Kas man atliek? Tev arī nav izvēles Niks Kļaviņš jāņem. No Jelgavas. Un pēdējais arī mums sadalās bez nekādas vajadzības, bet tomēr piesaka savu tavas komandas spēlētājs būs. Niks Salinieks. 2000. gads, arī ātrs, eksplozīvs spēlētājs. Un man ļoti patīk, kā viņš Tikai spēlē. ātri un eksplozīvi ir. Tas ir labi. All-Star spēles iemīts. Raimondam ir tikai ātri un eksplozīvi. Starp citu, es domāju, ka arī Salinieks varētu danku konkursā Jā. kaut ko labi parādīt, Jā. ja viņš piedalīsies. Interesanti. Ar nepacietību gaidīsim, kas tad būs vēl konkursu dalībnieki. Tie arī noteikti būs interesanti. Pēcvārds treneri. Es zinu, ka tev ir ātri un eksplozīvi, tāpēc sākšu Mārtiņ no tevis. Kā esi apmierināts ar savu draftu? Es uzskatu, ka drafts ir labākais to, ko varēja dabūt. Pilnīgi Jā. noteikti. To, ko Raimonds man atdeva šī gadījumā, par cik viņš Es pirmais. dalos ar tuvākiem, man nav problēma. Jā. Tieši tā kā esmu apmierināts. Raimond? Nu, es mēģināju kaut kādu noteikot veidot stratēģiju, lai būtu skatītājiem interesanta spēle. No manas komandas puses, un varbūt tā pārāk egoistiski bija Mārtiņam noņēma noslavas eksplozīvākos un ātrākos spēlētājus, jo zinu, ka skatītāji gribēs redzēt rezultātus, punktus, ātrumu. Tad mana komanda tā ir tā, ko tu pieminēji pirms tām, eksplozīva, ātra, un es ceru sagaidīt no viņiem to pašu. Tad jautāšu jums, kas uzvarēs, kāds būs rezultāts? Mārtiņš sāc varbūt. Kā tu jūti, tu varētu sakot pretinieku? Da, es gan dzirdējis, varbūt tu teiksi, ka mēs esam šokāki, bet nu neticās. Es domāju, ka komandas ir pietiekoši līdzvērtīgas. Es pat pieļauju, ka komanda vēl droši vien daži spēlētāji papildinās, cik es dzirdēju, ka komandā būs 13 spēlētāji tomēr. Aha. Kāds Slepenais drafts? slepenais drafts, wildcard? Tad Raimondam ir atlicies tikai viens spēlētājs vairs. Bet tad mēs vēlreiz tiekamies un draftējam tos trīs. Nē, to mēs tiksim paši galā. Ok, prognozes mēs toleranti neizsakam. Skatīsimies visu, kas notiks laukumā. Tātad 5. martā Elektromolimpiskajā sporta centrā notiks šī spēle. Ejiet, skatāties un izbaudat. Mārtiņ, veiksmi tev. Paldies. Paldies tev, ka uzaicināji mūs. Jā, viss labi. Viss beidzot.